Labrīt visiem, kas jau pieslēdzās, kas drīzumā pieslēgsies. Sāksim mūsu šodienas webināru. Kamēr kāds vēl pieslēgsies 5 minūtēs paies, kad es pateikšu ievadu runu, pastāstīšu, kas šodien būs, tā kā nevilksim garumā. Sveiki, mani sauc Mihails. Es strādāju kompānijā Crayon Latvijā par mākoņu pakalpojumu risinājumu konsultantu. Un šodien mēs parunāsim, drīzāk es parunāšu, pastāstīšu jums par serverless tehnoloģijām, jeb bez serveru mākoņu tehnoloģijas. Būs daudz kaut kas, teiksim tā, kaut kādam zināšanām, iepriekš zināšanām būtu jābūt par mākoņiem. Es nestāstīšu bāzes kaut kādas lietas, jā. Bet es domāju, es centīšos ne pārāk tehniski visu stāstīt, tā lai saprotams gan ļoti tehniskiem cilvēkiem, gan ļoti netehniskiem cilvēkiem. Nu, lūk, un tad ejam uz priekšu. Šodienas plāns ir tāds nedaudz teorijas, pavisam nedaudz, 15-20 minūtes par to, kas ir bezserveru pakalpojumi, kāda bezserveru pakalpojumi ir pieejami AWS. Šodien mēs pārsvarā runāsim par AWS. Protams, ka serverless tehnoloģijas ir arī citos mākoņos, Google, Microsoft, un viņi ir ļoti līdzīgi. Bet šodien fokus ir uz AWS. Tad nedaudz teorijas, pēc tam tehniskais demo, kurus izmantošu AWS Skill Builder laboratorijas vides. Un tad mums būs aptuveni pusstunda parunāt, padiskutēt, atbildēt uz jautājumiem. Nu, lūk, kas ir serverless? Skaidrs, jā, ja mēs vienkārši to pārtulkosim, tad bez serveru tehnoloģijas. Bet visi cilvēki saprot, ka, lai kaut ko izpildīt, kaut kādas operācijas izpildīt digitālajā vidē, kaut kāds serveris tāpat ir vajadzīgs. Tad, ko nozīmē serverless? Kurā vieta atrodas tas serveris, kuru mēs neredzam un par ko mēs nezinājam? Kā tas atšķiras no citiem līdzīga veida pakalpojumiem? Par to visu šodien pastāstīšu, uzzināsiet. Kura brīdi jāsaka domāt par to, vai man sava mākoni, īpaši, ja man ir kaut kāds migrācijas projekts, tad kura brīdi man jāsaka domāt par serverless pakalpojumu izmantošanu. Ja mēs skatāmies uz klasisko migrācijas projektu, tad tur būs, protams, ļoti daudz fāzes, kur mēs identificējam, kas mums vispār ir, no kā sastāv mūsu aplikācijas, kas ir vajadzīgs mūsu biznesam vispār no tām aplikācijām. Kādas komponentes identificējam, ko mēs vēlamies nomigrēt uz mākoni, ko mēs nevēlamies, taisam migrācijas projektu, pārbaudam, iztestējam, un tad mēs sākam optimizāciju. Un tā ir būtiska fāze no jebkura migrācijas projektā, tāpēc, ka jo labāk mēs optimizēsim savu mākoņu vidi, jo mazāk tas mums maksās. Un tas price performance, viņš vienmēr būs arvien labāks un labāks, ja mēs izmantosim arvien advancētākas mākoņu pakalpojumu piegādātāja platformas piedāvājumus. Un ir daudz scenāriju, kur principā arī ir līdzīgi dažādiem vendoriem. No AWS mēs viņu saucam 7 Rs, jeb 7 R, tāpēc, ka viņi visi ir aprakstīti ar vārdu, kas sākas ar burtu R. Un tad, skatoties uz mūsu infrastruktūru, analizēt, kādas mums ir biznesa aplikācijas, mēs katrai aplikācijai mēģinam piemērot vienu no šitiem 7 iespējām. 2 ir visefektīvākas, ir vienkārši vai nu atstāt
vai izmest. Tā kā tādas stratēģijas arī ir, bet tas nesaistās ne ar kādu veidu migrāciju. Bet citi, jā, ir dažādi varianti. Var vienkārši uztaisīt, pacelt mūsu virtuālas mašīnas un aiznest uz mākoni. Ļoti ātri, ļoti, teiksim tā, bez kaut kādiem lieliem riskiem, bet ļoti neefektīvi. Ir kaut kādas aplikācijas, kas uzreiz ir ļoti viegli pārtaisāmas, kur mēs varam taisīt tā saucamo refactoringu, ja, kur mēs varam pārkodēt kaut kādas lietas, pārtaisīt visu aplikācijas arhitektūru un, sakot, migrācijas projekts ir uzreiz arī optimizācija. Bet tas parasti strādā mazākām aplikācijām un, ja mums nespiež termiņi kaut kādi, ja, jo ja mums, piemēram, mērķis ir nomigrēt visu, kas ir nomigrējums, es atkal saku, ja, ka nav obligāti jādomā par to, lai migrētu visu. Bet to, ko mēs identificējam, ka ir labi kandidāti migrācijai, varbūt mums ir mērķis 3 mēnešu laika, lai tas viss pazūd no mūsu on-premises datu centra. Un tad te mums, protams, ir ātrāk izmantot neefektīvu migrācijas stratēģiju. Bet tas nenozīmē, ka pēc tā, ka mums visi dati, visas sistēmas nokļūst mūsu mākoni, ka mēs apstājamies. Nē, protams, mums vajag tad pēc tam ar nākamo iterāciju sākt optimizēt, pārcelt mūsu parastos neefektīvos servisus uz citiem, tā skaita arī serverless. Un tikai tad, kad mēs visu optimizējam, optimizācija ir tāds ļoti garš process un viņš notiek vienmēr, bet, teiksim, mēs sasniedzam kaut kādā veidā savu sākotnēji plānoto arhitektūru, tad mēs varam pateikt, ka mēs esam nomigrējuši visu, un tagad mēs varam turpināt attīstīt, ieviest jaunus pakalpojumus, vēl tālāk optimizēt kaut ko, un varbūt izvēlēties jau tos kaut ko no tām aplikācijām, kas mums sākotnēji palika un premises. Un, respektīvi, serverless ir mūsu gala mērķis vienmēr, jo tas palīdz samazināt izmaksas. Tas palīdz kaut kāda veida varbūt atvieglot to migrāciju, ja, piemēram, ja mums ir kaut kāda veca sistēma, kuru mēs nevaram pārcelt, tāpēc, kā operatīva sistēma netika atbalstīta šajā mākoņu platformā, varbūt mēs varam vienkārši no tās sistēmas izcelt visu aplikācijas daļu un palaist viņu mākoni kā serverless. Un arī optimizācija, jā. Performance, ātrdarbība, cik ātri mēs varam paplašināt to aplikāciju, tas arī ir daudz labāk, ja mēs izmantojam serverless tehnoloģijas. Tad paskatāmies, kas ir tā serverless tehnoloģija, piemēram, ja mēs runājam par skaitļošanu. Klasisks variants AWS, kas kāds jau zina, kāds varbūt jau nezina. Virtuālas mašīnas servis. AWS Cloud saucas EC2, Elastic Compute Cloud, ECC, jeb EC2. Tā ir vienkārši virtuāla mašīna uz AWS virtualizācijas platformas, AWS datu centros, uz AWS serveriem, tā kā serveri apakšā tāpat ir. Bet, respektīvi, šī ir klasiska virtuālā mašīna, vienalga kāda hipervizorā, tā arhitektūra ir tāda pati. Mums ir izolēta vide, kurai tiek piešķirti atmiņas resursi, CPU resursi, diska resursi, un tad mēs tur instalējam operatīvu sistēmu, palīga aplikācijas, mūsu biznesa aplikāciju, monitoringa aģentus, antivīrusa aģentus, backup aģentus, visu, ko mums vajag, mēs saliekam tur viena kaudzē un paši to menedžējam. Uzreiz viens mīnus, ko es tikko pateicu, mēs to visu menedžējam. Mums vajag menedžēt visu sākot no operatīvas sistēmas versijām, patčiem, drošības iestādījumiem. Tad mums nāk klāt visādi runtime, piemēram, mums tur vajag Java uzinstalēt. Tad mums arī par Java jādomā, Java jāpačo, jāskatās, vai tur viss strādā, vai ne, kaut kāda atmiņa kaut kur mums nepazūd, neatbrīvota, ja, un tad pēc tam mums vajag restartēt to serveri. Un tie visi ikdienas darbi, viņi krājas, un viņi var sastādīt diezgan lielu daļu no tā, ko mēs esam spiesti darīt, lai pārvaldītu pa lielam
kaut kādu resursu, kas dod mums mūsu biznesa aplikāciju. Nākamais līmenis uz augšu. Kā tad atvieglot sev šo te profilakses darbus? Konteinerizēt. Arī es pieļauju, ka vairākums jau zina par Kubernetes, par konteineru aplikācijām, kur mums rupi sākot aplikācijā tiek salikta konteineri bez operatīvās sistēmas imidža. Mums ir viens standarta operatīvās sistēmas imidž, bet kuru tāpat mums jāpieskatā, jāpačo, jāmaina, jāizvieto, jātaisa kaut kādi drošības testi. Bet viņš jau ir tikai viens. Teorētiski, praktiski, protams, viņi varbūt vairāk atkarība no tā, kādas prasības ir dažādām aplikācijām. Bet mums jādomā par to, lai pa tiem konteineriem kā mēs saliksim visas tās aplikācijas komponentes, kurus runtime mēs izmantosim, un galvenais, kur mēs arī darbināsim tos konteinerus, ja mums vajag, ja mēs izmantojam Kubernetes, mums vajag, lai mums ir darba dzirtiņi, working notes, lai mums ir management nodes, lai mēs pieskatām arī managementu, jo arī managements ir jāupdate, jānopačo, jāpārveido kaut kāda varbūt veida. Un atkal, galvenais, mēs arī gan pirmā, gan tagad otrā variantā, mēs maksājam par tiem resursiem, kas ir vajadzīgi, lai darbinātu pašu platformu, nevis mūsu aplikāciju. Mūsu aplikācija kaut kur varbūt, patērē tikai 50% no visiem tiem resursiem, kas mums ir vajadzīgi, lai viņi strādātu. Tad solis uz augšu. AWS Fargate. Te jau parādās pirmais serverless pakalpojums uz skaitļošanas servisiem. Tas ir serverless konteineri, respektīvi. Mums nevajag izmantot šo pakalpojumu, menedžēt Kubernetes vidi un Kubernetes klasterus. Vai, citu kaut kādu konteineru aplikācijas vides menedžēšanas tūli. Mēs vienkārši sakam, AWS-am, kur man ir salikts aplikācijas konteineris. Viņam būtu jāpiesaistās tādai operatīvas sistēmas versijai. Lūdzu, paliet viņu kaut kur, man pilnīgi vienalga, kur man galvenais, lai ir tādi resursi pieejami šim konteinerim. Un AWS to palaiž, un mums nevajag menedžēt jau Kubernetes vidi. Teiksim, Kubernetes, tā vieglāk. Konteineris pastrādāja kaut ko, izpildīja savu darbu, izslēdzas, viss. Resursi tiek atbrīvoti, un galvenais, mums par tiem nav jāmaksā. Mēs maksājam tikai par to laiku tiem CPU megahertziem, jeb virtuālam CPU korem un atmiņu, ko mēs izlietojam, kamēr tas konteineris strādāja. Bet ir vēl nākamais posms. AWS Lambda. Serverless functions, jeb bez serveru funkcijas. Ja mēs paskatāmies uz aplikāciju, tad standarta aplikācija mums sastāv no kaut kādām funkcijām, procedūram, kas ir uzrakstīti kaut kāda programmēšanas valodā vai skriptu veidā. Tas viss strādā kopā. Un principā šī ir mūsu biznesa aplikācijas loģika. Mums nav vajadzīgi Java runtime, mums nav vajadzīgi, cita runtime, mums nav vajadzīga operatīva sistēma. Viņi ir kaut kādā brīdī ir vajadzīga, bet mums nevajag viņu. Mums viņu uzspiež modernas, serveru arhitektūras prasības. Bet vai tā nav galvenā sastāvdaļa mūsu aplikācijā? Galvenā sastāvdaļa ir tā biznesa loģika, kuru mūsu programmētāji izstrādātāji sastādā, kur atbilst biznesa vajadzībām, un pēc tam infrastruktūras nodaļā ir spiesta uzturēt visu infrastruktūru, lai to aplikāciju varētu darbināt. Un Lambda funkcijas palīdz pildīt tās procedūras, skriptus, kas ir rakstīti kaut kāda programmēšanas valodā, noteiktā vide, kuru mēs nepārvaldām. Mēs vienkārši sakam, kur man ir aplikācijas kods, es gribu viņu startēt pēc tāda notikuma vai tāda brīda, vai es viņu palaidīšu manuāli, vai, piemēram, kaut kur mājaslapā podziņa, un kad lietotājs viņu nospiež, es gribu, lai šis skripts izpildās. Un viss. Un kamēr tas neviens nespiež nekādas podziņas, nekas neizpildās, un es nemaksāju ne par neko. Tad ko es varu panākt ar
serverless aplikāciju. Mums nevajag menedžēt serverus, tāpēc serverless, bez serveru. Mums nevajag pārvaldīt operatējas sistēmas. Mēs daudz vieglāk un vienkāršāk varam automatizēt kaut kādu aplikāciju darbināšanu, izpildi, ziņojumu apmaiņu starp aplikācijas komponentiem. Mums ir iebūvēta augsta pieejamība jau paša risinājuma. Ja, jo mēs neturam, ka, piemēram, ar virtuālajām mašīnām, mums jāizvēlas, kādā availability zonā mēs gribam viņu darbināt. Un, ja gadījumā tā availability zona mums pazūd, arī virtuālā mašīna mums pazūd. Mums vajag, lai mums tad ir katra availability zonā pa vienu virtuālajai mašīnai, tad mēs paši domājam, kā viņas runā savā starpā, ar domu, ka, ja nu kaut kāda problēma notiek ar mākoņu pakalpojumu datu centru, mums neapstās visa aplikācija. Mums apstās kaut kāda tikai daļiņa, par kur mēs varam aizmirst, ja, bet vispārējais turpina strādāt. Ar lambda funkcijām tas ir iebūvēts. Ja viņa startēs tad, kad vajag, viņa, protams, izvēlas kaut kādu fizisko atrašanās veidu, bet gadījumā, ja krešo viens serveris, tad tā funkcija nākamreiz palaidīsies vienkārši uz otra automātiski. Mums nav jādomā par to, lai paredzētu kaut ko, lai uz kaut kāda īpaša veida pārbūvētu savu aplikāciju. Un mēs maksājam lambda funkcijas gadījumā par milisekundēm, ko patērē skripts, ja funkcija, procedūra, kamēr viņa strādā. Pabeidz strādāt, nav vairs saskaitīja, cik milisekundēs izpildies šī funkcija, cik daudz rama viņai bija piešķirts, par to tikai tiek piešķirts rēķins. Ar ko tas varbūt ir atšķirīgs no on-demand modeļa, ja jau kāds pateiks, nu tak es varu vienkārši laist TC2 instances ar on-demand pricingu, vai arī datubāzes, un tad es arī maksāju tikai par to, ko es izmantoju. Jā, es maksāju tikai par to, ko es izmantoju, bet es atgriežamies, izmantoju arī operatēju sistēmu, arī visu citu programmatūru, kas ir salikta tajā operatēju sistēmā. Es maksāju par to laiku, kamēr šī instance startēsies, kamēr viņa izslēgsies, par to laiku, kamēr es likšu update'us. Nezinu, Windows update dažreiz liekas tur, nezinu, stundu ilgi, un par to stundu man būs jāmaksā pēc on-demand modeļa. Lambda gadījumā ne. Lambda gadījumā es maksāšu tikai tad, kad mans kods izpildēs. Nu, un standartā kaut kāda aplikācija viņa varētu izskatīties tā, ka, piemēram, šis starp citu būs viens no piemēriem tehniskiem, ko mēs šodien izskatīsim līdzīgi, ja, tad man ir kaut kāda aplikācijas loģika. Es gribu pateikt, kad notiek notikums A, es gribu uzstartēt šo funkciju. Kad viņa izpildās, lai viņa uzstartē otru funkciju. Kamēr viņa strādā, lai viņa izsauc trešo funkciju, sagaidē, kamēr trešā funkcija pabeidzās, un tad atkarība no rezultāta viņa uzstartē tur ceturto vai piekto, vai ieraksta kaut kur datus, vai dod citur kaut kur paziņojumu, saglabā kaut kur datus, nezinu, nosūta lietotājiem e-pastu, vai, nezinu, ziņojumu kaut kur viņam uz aplikāciju, kas viņam stāv uz smartphona. Respektīvi, es salieku tādu algoritmu, izmantot, piemēram, step functions, kas ir, jā, pa lielam tāds konstruktors, kur mēs varam dažādas lambda funkcijas salikt atbilstoši secībā ar tur if, yes, no un tāda formāta. Un tad tā izskatās mūsu aplikācija. Procedūras, kuras sarakstīja mūsu programmētāji, jeb izstrādātāji, izmantot kaut kādas citas AWS komponentes datu apmaiņai vai uzglabāšanai, un viss. Mums nav jādomā par operatējas sistēmām par, labi, es jau kārtēju reizi jau visu pastāstīju, jā, tur patchings, drošība, antivīrus aizsardzība, visas tās lietas. Nu, un tā varētu izskatīties, piemēram, konkrēta aplikācija, kur ir kaut kāds webisks interfejs ar API funkcijām, kur uz katru funkciju mums ir piesaistīta lambda aplikācija, un tad, kad kaut kāds notikums notiek, no lietotāja, no citas kaut kādas sistēmas, no citas aplikācijas, tad kaut kā izpildās šī funkcija, un notiek visāda darbība, kad viss pabeidzas, viss izslēdzas, un mēs vairs ne par ko nemaksājam, kamēr nekas nestrādā. Kādi ir pakalpojumi? Es stāstu par lambda, tāpēc, ka vienkāršāk stāstīt tieši par to skaitļošanas daļu un to vieglāk arī uztvērt.
Bet ir arī daudz citu AWS pakalpojumu, kas ir pieejami serverless variantā. Tās ir skaitļošana, datu bāzes, ziņojuma apmaiņa, datu uzglabāšana, datu analītika, datu analītikas data lakes un datu analītikas arī engines, kur mēs reportus varam taisīt. Viss tās ļoti daudz no tā ir pieejams serverless variantā, kur visi aizgāja atvaļinājumu, brīvdienas, svētku diena, korporatīvs brauciens, neviens neko nespiež, tad neviens ne par ko arī nemaksā. Un, es, protams, pastāstīju piemēra par tādām vienkāršām lietām, bet tas nenozīmē, ka serverless aplikācijas, serverless pakalpojumi der tikai kaut kādam vienkāršam aplikācijām, kur tur, 1, 2, 3 soļi un viss, un mēs tur apstrādājam niecīgu datu apjomu. Pasaules piemēri rāda, ka lielas kompānijas izmanto serverless pakalpojumu savām aplikācijām, kuras apstrādā tur milzīgus datu apjomus ar nereālu daudzumu transakciju sekundē, un tas viss strādā, un galvenais, ka tas arī mērogojas atbilstoši tam, kādas ir mūsu prasības, cik mums vajag pieprasījums un datu apstrādāt. Pāris piemēri, jūs saņemsiet slaidus un varēsiet, ja kādam interesanti paskatīties, kā izmanto kādu lielas kompānijas, kā izmanto serverless pakalpojumus. Tad vēlreiz atkārtojums, kāpēc domājot par migrāciju uz mākoni, mums nevajag domāt par to, kā vienkārši pārceļot virtuālas mašīnas, mūsu migrācija apstājas. Tas ir neefektīvi, tas ļoti bieži ir dārgāk nekā darbināt visu on-premises, bet ja mēs turpinām modernizēt un optimizēt, tad mēs varam panākt krietnu samazinājumu mūsu izmaksām salīdzinot ar on-premise. Mēs varam daudz ātrāk ieviest kaut kādas izmaiņas. Negribas teikt vārdu inovācijas, bet esmu spiest viņu izmantot, tāpēc, ka citu nevaru izdomāt. Pieslēgt klāt jaunas funkcijas, gribas kaut kādu gudrāku datu analītiku pieslēgt, machine learning, vēl kaut ko. To daudz vieglāk izdarīt tad, kad mums ir tā aplikācija būvēta uz serverless funkcijām, tāpēc, ka tas nozīmē, ka mūsu aplikācija ir šis gan man patīk vārds, neesmu dzirdējis viņu latviski, angliski tas saucas loosely coupled applications. Respektīvi, ka mūsu aplikācija strādā ar loosely coupled, tā kā šķībām, saiknēm, šķidram drīzāk, respektīvi, kur mēs vienmēr varam kaut ko atvienot, ielikt pa vidu, aizvietot, un mums nav kaut kas hardkodēts tā, ka mums vajag pārtaisīt visu aplikāciju, mēs gribam kaut ko mainīt. Un drošība. Mums nav jāuztur platformā, mums atnāk audits, viņam daudz mazāk, kas ir jāpārbauda. Protams, ka jādomā arī par to, kur ir pieejas, kam ir pieejas pie pašam tur serverless komponentiem, kur galvenais ir pieeja pašai kaut kādai tai AWS funkcijai, kas izpildās, lai gadījumā, ja kāds dabū tur pieeju pie tās, lai viņš izmantot tās funkcijas kontekstu vai lomu, nevarētu pieslēgties citiem servisiem, kur to nevajag. Bet tas ir, protams, atkarīgs jau no arhitektūras, un tā galvenais, ka tā ir jau pašās aplikācijas drošība, nevis platformas, operatīvās sistēmas un citu komponentu, kā piemēram CrowdStrike, aģenta drošība. Lūk, tagad mums ir laiks demo. Es pārvilkšu vienu lodziņu uz savu šāretu ekrānu, un tad jūs redzēsiet laboratorijas vidi. Tā. Šitā. Yes. Tā. Es izdarīšu tā, lai instrukcijas man ir uz viena ekrāna, un vide ir uz otrā. Tā, man plāna bija parādīt jums 3 nelielas laboratorijas vides,
ar serverless tehnoloģiem. Es sākšu, diemžēl, ar varbūt vissarežģītāku no... Tā, es varbūt, ziniet, kā izdarīšu. Es tagad varu atslēgt savu kameru. Varbūt, labi, netērēšu laiku. Nē, lai labāk ir redzams, es atstāšu tikai šāreitu ekrānu šitā. Un var nedaudz viņu pietuvināt, varbūt, lai labāk var saskatīt. Tā, jā, tad man ir dažādas tas laboratorijas vides, bet dēļ tā, ka vienlaicīgi tā skill builderes, starp citu, ļoti iesaku, ja kāds grib pabākstīt, palietot, patestēt kaut ko no AWS, izmantot šo te skill builder portālu. Viņš ir bezmaksas pats par sevi, mācību materiāli tā ir bezmaksās, izņemot dažas advancētas features, kā piemēram laboratorijas vides. Tur vajag pirkt subscription, maksā $29 mēnesī, bet ja ir reāli ziņkārība un tehniski gribas daudz vairāk un galvenais intensīvi iepazīties ar AWS tehnoloģiem, tad, nezinu, vienu reizi var neaiziet, reizi mēnesi neaiziet kaut kur uz krodziņu pasēdēt, bet nopirkt sev uz to mēnesi subscription un tad tā mērķtiecīgi iziet cauri tām laboratorijas vidēm, kas jūs interesē. Nu, lūk, jā, un, diemžēl, vienlaicīgi laboratorijas vide var būt palaista tikai viena, un dēļ tā, kā šī vide, kas ir saistīta ar Aurora datubāzi, viņi ir ļoti daudz sagatavošanas darbu, kas aizņem ļoti daudz laika, un pati, lai nonāktu pie šitā stāvokļa, kur mēs esam tagad, aizņemtu tur 1,5 stundu. Tāpēc mēs sākam ar šo sadaļu, un pēc tam iesim pie vienkāršākam lambda. Tā. Tad, kas mums te ir izpildīts? Mums ir izveidota datubāze, kas ir Aurora datubāze, kas ir tāda ļoti mērogojama gan uz augšu, gan uz leju, gan skaitļošanas resursu ziņa, gan disku resursu ziņa datubāze, kur ir pieejama vai nu MySQL tehnoloģija vai Postgres. Mums ir izveidota Postgres tehnoloģija, es viņu nedaudz pamainīju. Oriģināla laboratorijas darbā viņa sastāvēja no vienas instances, viena availability zona, es pieliku 2, lai mums ir 2. Un mums viena instance ir writer, kas arī varbūt tā kā datubāzes klasteri tikai viena rakstamā instance, bet pārējais ir read. Tāpēc, ka es varu palaist 2 daļas šīs laboratorijas darba vienlaicīgi, kas arī ir bonus izmantot, piemēram, serverless tehnoloģiju, kur mums ir noslodze, mums pazūd noslodze, un mēs samaksātu tikai par to, ko mēs izlietojam. Tad, labi, es parādīšu ātri, kā, piemēram, izveidot Aurora datubāzi. Mēs pasakam, kā mēs gribam create database. Gribam izvēlēties standarta variantu, nevis atvieglotu. Kur mums ir ļoti daudz visādu enginu. Ir tā kā klasiskās datubāzes, Microsoft Maria, Microsoft Oracle, bet mēs gribam tieši Aurora, tāpēc, ka tā ir advancēta un tā ir pieejama serverless variantā. Mēs varam izvēlēties savietojamības līmeni, kādu mēs gribam. Nu, tā kā mēs viņu neizmantosim nekāda veida, mēs varam atstāt arī noklusēto. Kādu mēs gribam viņu izmantot. Production uzreiz viņu taisa ar 2 instancēm. DevTest taisa ļauj mums uztaisīt ar 1, bet ar risku, ka ja kaut kas notiek viena availability zona, tad mēs varam pazaudēt pieeju mūsu datubāzei. Mums vajag iedot kaut kādu vārdu. Username vienalga, ierakstam paši. Ja mums ir kaut kāds secret manageris, varam izmantot vienkārši uztaisīt paroli kaut kādu tur bla 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 bla. Labi, kaut ko vajag ierakstīt. Labi, es īstenībā varu viņu nesaglabāt, vai arī varu saglabāt. Ierakstam kaut kādu parolīti. Es sakrīt.
Ko? Vēlīt. Labi, es iekopēšu, kādu viņi te piedāvāja. Tas būs ātri. Pārolē, kā tu uzģenerēt pārolē, piemēram, šādu te. Es īstenībā varēju viņu arī uzģenerēt, jā, tieši tā. Tad, mēs izvēlamies Aurora standartu, serverless. Starp citu, vienā DB klasteri var būt gan serverless, gan neserverless instances. Arī, piemēram, ja mums strādā pārsvarā datubāze ar tādu stabilu, augstu noslodzi, mēs varam paņemt kaut kādu rezervētu instanci, darbināt to, bet kopiju turēt serverless variantā. Kamēr mēs pārslēgsimies uz to, ja gadījumā kaut kas notiek vai mūsu reģiona ietvaros, vai mēs gribam pārslēgties ārpus reģiona, tas arī ir pieejams. Noradam, cik mēs resursus gribam maksimāli atļaut izmantot, nezinu, tur. Neveidot repliku, neslēgt pagadam pie citiem resursiem. Labi, mēs tāpat neslēgsimies klāt, bet izmantosim pareizo VPC. Subnet grupa, public access no. Security grupu izvēlēsimies, kuru mums jau izveidoja. Default varam atslēgt. Availability zone varam izvēlēties, varam neizvēlēties. Jā, laikam viss. Babelfish, laba feature. Kādam varbūt interesēs. Ja mūsu aplikācijas, pašas aplikācijas daļai, obligāti vajag strādāt ar Microsoft SQL, bet mēs ļoti negribam maksāt par Microsoft SQL licencēm, mēs varam izmantot šo feature, un ļoti iespējams, ka Blowfish, kas translē Microsoft SQL komandas uz PostgreSQL komandam, ļaus mums pasniegt Aurora PostgreSQL datubāzi Microsoft aplikācija, it kā tā būtu Microsoft SQL datubāze. Un šī feature ir bez maksas. Tā, ko mēs tālāk gribam? Performance Insights, Enhanced Monitoring, labi, datubāzes opcijas. Labi, mēs tāpat viņu neizmantosim, es vienkārši nospiedīšu Create. Un jā, mums tur veidojas tā datubāze. Tagad gan mums vajag notestēt, kā strādā mūsu produkcijas datubāze. Mums ir tā, es parādīšu tās instrukcijas. Šitā te. Tad labi, tur ir saģenerēti dati tai datubāzei. Un mums vajag palaist noslodzes testu. Ir tāds rīks pgbench, kurš ģenerē SQL pieprasījumus, un tas mums ģenerē standarta dienas noslodzi datubāzei kaut kādiem operācijām, un mēs redzēsim pēc tam monitoringā, kā mainās tā mērogošana uz augšu, uz leju datubāzes resursiem. Viens uzdevums ir uz standarta noslodzi, otrs uzdevums ir intensīva lasīšana. Un te mums parādās bonus no tā, ka man ir divas instances. Viena ir rakstama, viena ir tikai lasama. Tas nozīmē, ka ar lasīšanas operācijām es pirmkārt nenoslogoju pirmo instanci, un otrkārt, ja es neesmu ierobežots ar laiku, cik ātri es gribu visas tas lasīšanas operācijas izpildīt, es varētu šātai otrai instancei, te man viņas ir vienādas, bet es varētu iedot mazāk tos, teiksim tā, skaitļošanas punktus, ja, maksimāli atļaujamos. Un tas nozīmē, ka viena sekunde, viena minūte šī te datubāzes instance, kas man tikai lasa datus, varbūt kādus reportus lietotāji taisa, viņa man nekad nepārsniegtu kaut kādu performances līmeni, par ko es, piemēram, negribu maksāt, jā, lieki. Vai arī otrādi, ja man produkcijas datubāze
nav tik intensīvi noslogota, bet kad kāds pieprasa reportu, es gribu, lai viņš ir ļoti ātrs, tad es varu, piemēram, šo daļu, kaut ko visu nospiedu. Es varu pirmo daļu varbūt atstāt, kā es teicu, ar rezervētu instanci maziņu, bet šo daļu uz serveras, bet dot maksimāli pieejamos resursus pēc pieprasījuma. Ja viņus vajadzēs, tad šī datubāze varas viņu izmantot un ātri dot lietotājiem atskati. Te parādās labums no mākoņa. Es varu darīt tā, kā man vajag, nevis tā, kā mani spiež. Nu, lūk, labi, tā tur tā datubāze veids. Atpakaļ pie tiem skriptiņiem. Tātad 2 skriptiņi, lai viņus palaist, tikai man vajag pie Cloud9 pieslēgties. Lai es varu slēgties pie Labner Management interface, lai skriptus var izpildīt. Kamēr viņi uzstātēsies tā. Un man vajadzēs vienkārši izdarīt vienu lietu. Ok, man ir viens kods, kur palika, kur regular workload, man vajag palaist šo skriptu. Viņu man nevajag rediģēt, bet otru skriptu mēs redzam, ka te viens no parametriem ir host. Host ir endpoint, datubāzes endpoint. Tas ir, kā mēs varam pieslēgties. Un, ja mēs paskatāmies uz mūsu DB klasteri, tad mums ir 2 endpointi, kas nekad nemainās. Ir standarta endpoints, tas ir mūsu read-write instance, un ir RO endpoints, kas ir read-only, zem kura slēpjas mūsu reader instances. Tas ir klastera līmenī. Ja man gadījumā, jo man varbūt arī vairākas reader instances, bet ja es gribu pieslēgties pie konkrētas instances, neizmantojot cluster endpointus, tad man ir arī katra instance atsevišķais endpoints, kuras varu pataisno pieslēgties. Rekur mums ir writer instances endpoints, read instances endpoints, un tad, kad es palaidīšu skriptu uz lasīšanas operācijām, tad es viņu palaidīšu uz šitā endpointā, lai viņš izpildās tikai un vienīgi uz šitās te instancēs. Tā, Cloud9 ir pieejams, ļoti labi. Tā, man ir 2 lodziņi, tad es viena lodziņa palaidu šo skriptiņu. Paste. Aizgājam. Un tagad mans otrs uzdevums uz variable read-only workloads, bet te man vajadzēs norādīt tā. Es izdomāšu, kā man to labāk izdarīt. Man vajadzēs notepādu paņemt. Labi, es to izdarīšu uz otrā ekrāna un vajag nomainīt endpointu uz read-only endpointu. Copy. Paste. Copy. Un otrā puse. Kamēr es nepalaidu, mēs varam paskatīties, vai mums ir jā. Mēs varam redzēt, ka kāda noslodze jau ģenerējas pirmajai datubāzei. Un te ir nelielā atskaitē pēc katras minūtes, cik transakciju sekundē ir izpildīts un kāda ir aizturē. Un tad es palaižu. Tas ir normāli, ka ir kļūdas, jo viņš mēģina tur kaut ko patērīt tai bāzei, bet tā, ka viņš nevar, tā, ka tā ir read-only databāze, viņš nevar, bet viņš turpinās. Un mēs redzam, ka jā, es ierakstīju host endpointu, kas ir read-only. Un te mēs varam drusciņ tā pamonitorēt. Redzam, ka aug slodze uz pirmās instances. Gribas sagaidīt, kad pabeigsies otrā minūtē, un te būs
redzamas izmaiņas, kur jau pēc 1 minūtes transakciju skaits ir pieaudzis, tāpēc, ka iet uz augšu tā scale up tai datubāzei un arī latency samazinājās. Bet labāk to mēs varam paskatīties, ja mēs atversim CloudWatch universālu monitoringu mūsu AWS mākonī, tā cik mums ir laiks. Ok, 10:40, jā, labi, ļoti labi tempa ejam. Tā, ko es gribu? Es gribu uztaisīt kaut kāds, labi, uztaisam jaunu dashboardu. Aurora. Create. Tā, ko es gribu monitorēt? Es gribu lines, izvēlamies RDS. Jā, pēc instancēm. Ko es gribu? Serverless database capacity. Rekur. Tā, tikai man tur izveidojas tā instance 2, man viņu nevajag. Tā ir jau no cita klastera, man vajag šito. Stundas laika. Create widget. Tad es gribu arī lineārs, arī RDS instance. Es gribu CPU utilization. Create widget. Tā. Un tā, ko es vēl varu gribēt, piemēram, transakciju skaits. Kāds tur bija? Jeb connection skaits. Jā, drīzāk. RDS DB instance identifier. Connection skaits vai session skaits. Com latency, com CPU, database connections, record, jā. Tieši tas. Create widget. Un tāda pēdējais, ko es pielikšu, ir, es uztaisīšu stacked area, cik daudz to resursu, par kuriem es maksāju, cik es izmantoju uz ACU. Jā, par katru datubāzi atsevišķi. Metric name. Otrādāk. ACU utilization. Šitajai. Create widget. Nu, lūk. Te mēs redzam, tātad, cik daudz resursu ir piešķirti laika gaita katrai mūsu datubāzes instancei. Šitā mums bija read-only, ja es nemaldos. Paskatīties. Jā. Writer mums ir šitā, un reader ir ar garu nosaukumu. Un tad mēs redzam, ka viņi aptuveni, es teiktu uztaisīju, bet īstenībā, jā, diezgan līdzīgi resursi viņam ir piešķirti, bet kopā es redzu, ka es izmantoju aptuveni 82%. Kāpēc procentus nevis ACU? Labi, vienalga, monitorēt katrs var to, ko grib. Kā iet tas noslodzēs, kā iet skripti. Viens skriptiņš jau
izpildījās. Un šis arī izpildījās. Tur mums kaut ko salasīja, kāds bija duration, latency average. Man gribas, lai man norefrešojas. Jā, rekurtās noslūdzēs jau CPU utilizācijas krīt. Database capacity. Database connections arī. Database capacity. Record database capacity ir tie mūsu Unity. SSU utilization, tas ir līdzīgs CPU utilizācija. Bet, lūk, šāda ir serverless Aurora realizācija. Kā es teicu, varam visādi kombinēt. Galvenais, ka principā mēs samaksātu tikai par šito te, to, ko mēs izmantojam, database capacity. Kad noslodze pazuda, protams, mēs maksājam par izmantotiem, par izmantotu vietu datu uzglabāšanai, bet ne par skaitļošanu un ne par RAM resursiem. Good. Tā, es paskatīšos ātri. Kas mums notiek? Kādu jautājumu komentāru nav. Tā. Ok, tad es varu nostopēt šo. Labi, tagad man gan vajag šo te lodziņu. And lab. Un tad es varēšu palaist Lambda laboratorijas vidi. Tā, šito man visu vairs nevajag. Un ejam atpakaļ. Tā, man vajag, man liekas, šo laboratorijas darbu. Introduction to AWS Lambda. Jā, varbūt, kamēr es esmu te, es parādīšu, pa kādam tēmam ir vispār laboratorijas darbi. Piemēram, mums interesē, kas mums varētu interesēt. Ja kāds grib paskatīties vairāk par Aurora. Ir pieejami skill builderi par Aurora databāzi. Un laboratorijas darbus tieši atlasīšu. Type self-paced lab. Ok. Ir ko paskatīties, ir ko pamācīties. Kas mums interesē? SageMaker. Mūsu machine learning. SageMaker. Ir trainer model with Amazon SageMaker. Ir pieejams. Super. Bedrock. Mūsu AI. AI vienmēr ir dārgs, tāpēc nav laboratorijas darbu, žēl. Uz analītiku. Redshift. Ir laboratorijas vidas uz Redshift. Tā kā, ja kādam ir interese, kā es teicu, noteikti var sevi saplānot un sākt mācīties AWS tehnoloģijas. Tikmēr, kur ir mans, labi, šitā būs vieglāk. Learner dashboard. Visual. Introduction to AWS Lambda. Open Lab. Šī parasti startēs ļoti ātri.
un tad tur uzreiz ir soļi, ko vajag, kas ir noderīgi, kur nav sagatavošanas darbi. Provisioning AWS services. Tagad notiek ilgāk. Labi, es pastāstīšu, ko darīs mūsu laboratorijas darbs, kamēr startēs 2 minūtes. Jā. Tad šeit mums ir aplikācija, kas saņem no lietotāja, labi, aplikācija nesņem, lietotājs uploado uz S3 bucketu bildi, tad mums tiek izveidots automātiski S3 izveido notikumu, ka kaut kas ir noticies, ir jauns fails, jauns objekts. Pēc šī notikuma mēs startēsim AWS Lambda procedūru, funkciju, kurā no bildes, ko lietotājs tur ir uploadojis, uztaisa mazu thumbnail. Ikonu, labi, samazinā izmēru tai bildī un liek to bildi citā bucketā. Atkal pilnīgi serverless aplikācija. Šeit gan mēs varētu kopā iziet visiem tiem soļiem, lai ir skaidrs, ko mēs darām, kāpēc mēs darām un kā izskatās. Lab is ready. Ļoti labi. Tas nozīmē, ka mēs varam atvērt konsoli un tikt pie savas vides. Tātad, rekur mūsu vide. Mums te principā nekā nav. Ar ko mums jāsaka? Mums jāizveido 2 bucketi. Ok, tik tālu es varu. Aiziem uz S3. Un uztaisam jaunu bucketu. Bucket name, images un random number. Ok, images un kāds cipars. Tā kā mums vajadzēs pēc tam viņu vēlreiz, es jau zinu, es viņu izkopēju. Ok, tā, kādi parametri ir vajadzīgi? Jā, neko citu nevajag. Ok. Create bucket. Un tagad mums vajag izveidot vēl vienu bucketu. Mums sauksies. Tā ka šajā laboratorijas darbā tas ir svītra resized. Tur ir hardcodēts skripts, tāpēc lai šis ir tieši tā kā rakstīts. Ok. Tā, 2 bucketi. Ļoti labi. Tad mēs ejam. Ok, labi. Tur kaut kādu failu vajag. Es varu no saviem failiem kaut ko ielikt. Lambda funkciju mums vajag izveidot. Tā tad meklējam lambda. Lambda. Create function. Tā.
create thumbnail, runtime, tas ir svarīgi. Pythons 3.9. Python 3.9, ok. Execution loma, lai viņai ir tiesības piekļūt tiem bucketiem, ko mēs izpildījām. Šito lomu viņam vajag uztaisīt. Viss. Create function. Jā, tagad mums vajadzēs, laikam, triggerīti uztaisīt. Jā, tieši tā, lai šī funkcija startēs tad, kad notiek object create event mūsu paketā. Okay. Select source. Free. Bucket. This one. Event type. All object create events. Man liekas tāds bija. Jā, all object create events. Yes. Tā. Šitais ir ļoti svarīgs punktiņš. Jāatzīmē. Tie mums brīdina, ka tas ir tā kā, lai mēs nepalaižam rekursīvi, respektīvi mums notiek objekta izveidošana bucketā, un ja mūsu funkcija izveidotu darba laika objektu tajā pašā bucketā, tas izraisītu vēlreiz vienas funkcijas palaišanu, un tā aizietu pārplī. Tāpēc šīs te ķeksītis, ka tiešām skaties uzmanīgi, kad tu saisti lambda funkciju ar all object create event. Tāpēc mums ir 2 bucketi, lai outputs ir uz citu. Savādāk mēs taisītu bezgalīgu rekursiju. Add. Tā, mums ir triggeris, bet mums nav ķermenis. Ķermeni mēs izmantojam iepriekš sagatavotu skriptu, configuration, code, upload from Amazon S3 location. Tur mums kaut kāds sazipots script files. Mums tālāk ir kods, ko dara tas skripts, bet es neesmu programmētājs, tāpēc, ja kāds grib uztaisīt screenshotu, paskatīties, ko tur tālāk, kas tiek darīts, lūdzu, es neiedziļināšos. Es esmu tāds vienkārši makņu pakalpojumu lietotājs, man vajag, lai viss strādā. Un ja ir gatavs risinājums, tad es viņu izmantoju. Tā, kods mums ir ļoti labi. Pamainīt dažus settingus. Runtime settings, edit handlers. Configuration. Nē, tas nebija šitas ir varbūt kaut kur. Runtime settings, yes, edit handler. Save. Jā. Un test event. Bet mēs īstenībā varam arī nevis caur testu taisīt, bet paņemt un vienkārši uploadot failu uz to bucketu, vai ne? Es domāju, tas arī uzstartēs funkciju. Vajadzētu uzstartēt. Tad mēs ejam uz S3. Atveram uz bucketu. Gribam uploadot objektu. Add files. Kaut ko, piemēram, šito. Okay. Upload. Žik. Gatavs. Close. Files ir un manas funkcijas monitor būtu kaut kam jānotiek. Vēl laikam neatjaunojas dati, jo man nav neviens notikums. Bet es varu paskatīties, vai man otrā bucketā ir jau. Jā, re, kur man ir 3,1 kilobaits.
Oriģinālajā bija monitorings atjaunosies. Ču. Labi, kamēr viņš atjaunojas, es varu paskatīties, vai ko es varu paeksperimentēt. Man ir vēl citas bildes. Configuration. Vai man liekas, ka te bija ierobežojums. Man funkcija ir piešķirt 128 megabaiti. Vai es varu vairāk pielikt? Tā, lai paskatīties, vai tas ietekmē, cik ātri man izpildās procedūra. Visam 56. Un vēl var pamēģināt. Kur ir man source buckets? Upload. And files. Liekas, tas ir tas pats pēc izmēra. Upload. Tā, pārbaudām, vai failiņš ir apstrādāts. Ir apstrādāts, tāda paša izmēra. Nu, tad cerams, man monitorings jau norefrešojās. Yes, rekur milisekundes, cik izpildies pirmais pieprasījums. Viens pagaidām invocation bija pa to laiku tai funkcijai. Viens success rate un tad sagaidīt vajag tikai kādu otrais mēģinājums apstrādās. Ja man te nenoresetojas memory. Nē, memory 256, tā arī stāv. 5. Nē. Tātad tur ir resursu kontrole. Nu, drīzāk konfigurācijas kontrole, kas neļauj lambda funkcijām vairāk resursus piešķirt. Mazāk varbūt var. 128 ir arī mazākais. Nu, labi, tad eksperiments nesanāca. Tāpēc, ka laboratorijas vide kontrole sevi neļauj baigi pa labi, pa kreisi iet. Tā, labi, ir 11. Tas nozīmē, ka, teiksim tā, oficiāla daļa ir beigusies. Un, kā arī es solīju, ir Q&A laiks. Jā, kontakti tāpat būs visiem. Jā, kā mums labāk darīt? Anna, vai tu esi te? Jā, es esmu te. Jautājumi nav. Q&A vai atvēram mikrofonu? Es nevarēšu, diemžēl, ieslēgt mikrofonu dalībniekiem. Viņiem būs jāraksta Q&A sadaļā savi jautājumi. Tā kā droši pagaidām kādas pāris minūtes, ja nebūs jautājumu, tad pabeidzam. Es tā ieslēgšu savu kameru. Varbūt tev kaut kādi jautājumi? Man jautājumu nav, bet mums ir jautājums, cik sarežģīti pēcveidot EC2 uz serverless un cik tas maksā? Ja mēs te runājam par pašu darbu apjomu,
cik ir vajadzīgs. Tad, protams, tas ir atkarīgs no tā, kāda veida aplikācija mums ir, cik viņa ir sarežģīta. Kā redzējām piemēru, ja man EC2 instance ir, kurā iekšā startēs tikai viens skripts, līdzīgi, kaut kāds tur PHP, kas kaut ko apstrādā, tad, protams, ka tādu aplikāciju pārcelt uz serverless, tas ir elementārs uzdevums. Tas ir vienkārši, labi, tur vajag, lai sagatavot visas tiesības, protams, piekļuves, VPC konfigurāciju, iespējams, jāpārskatā security grupas, bet tīri aplikācijas ziņas, tas ir tā kā vienkārši paņemt source kodu, izkopēt, iepastot un viss. Un ja to var izdarīt savi cilvēki, respektīvi savi izstrādātāji, tad tas maksātu tikai viņu laiku, ja viņi saņem, piemēram, kādu standarta likmi stunda mēnesī, piemēram, tad tas papildu izmaksas nerādīs. Tā kā grūti pateikt, cik tas maksā un cik tas ir sarežģītāk. Protams, tā ir sarežģīta aplikācija, tas ir sarežģītāk, bet tad var piesaistīt partneri ar savu pieredzi līdzīgos projektos. Ir AWS daži rīki, kas palīdz web aplikāciju izanalizēt un sagatavot viņu serverless arhitektūrai. Tas atvieglo darbu. To var pat izpildīt tādu kā intereses pēc uzdevumu. Piemēram, paņemt kaut kādu savu web lapu, ja tur ir kaut kāds standarta Linux, .NET, kaut kādā aplikācijā vai vēl kaut kāda, un tad izmantot šo rīku, paskatīties, vai viņš var automātiski konvertēt to aplikāciju uz serverless. Vai darīt to arī manuāli. Es jau esmu pierādījis pa saviem cik gadiem IT sfērā, ka nekad nav yes or no. Nē, labi, ir yes or no questions, bet es teiktu, ka tas nav sarežģīti. Tas jautājums ir, cik laika tas prasīs. Un, kā es teicu, tad palielam maksām tikai pa laiku. Tas nemaksā. Protams, ka būs kaut kāds testēšanas periods, kur mums vajadzēs patērēt kaut kādus resursus, bet ir visiem pakalpojumiem tas saucamais free tier, kur mēs varam iekļaut kādus minimālus resursus, lai, piemēram, patestēt savu aplikāciju, kā viņa strādā serverless variantā. Tāda ir mana atbilde. Vai paprasīt caur partneri no AWS, lai piešķir kaut kādus kredītus, pateikt, ka mēs nodarbojamies ar modernizāciju un inovācijām, un tādiem mērķiem viņi var kādus kredītus, kaut kādu summu pārskaitīt uz jūsu AWS kontu, tā, lai jūs varat testēt jaunas tehnoloģijas. Paldies, Mihail. Tad gaidām vēl jautājumus. Pagaidām bija tikai viens. Ko es vēl varētu pastāstīt par to laiku? Kaut ko noderīgu, jo cilvēki klausās, lai nav jāklausās. Mums kāds no pārdošanas nodaļas varbūt ir. Varbūt viņi grib, lai es kaut ko pastāstu, kamēr cilvēki klausās. Agris Rīnalds nav pieslēgušies. Nezinu, es neredzu. Labi, ja jautājumu nav, es domāju, mēs varam netērēt laiku, un tad varbūt taisīt ciet šodienas sesiju. Starp citu, Anna, vai mums bija ieraksts? Jā, ieraksts mums būs. Mums ir ieraksts. Ok, tad būs, un kur viņš būs pieejams? Mēs nosūtīsim linku, un links būs pieejams visiem dalībniekiem. Tiem, kas pieslēdzas, vai tiem, kas reģistrēs, bet nepieslēdzās? Visiem.
Ok. Labi. Tad paldies visiem, kas pieslēdzas. Paldies Annai par visu šitā te digitālas vides organizēšanu. Šodien mums bija pirmo reizi jauns formāts. Man liekas, ka diezgan labi aizgāja tā, jo neieskatos sarkans punktiņš. Jā, ir jautājums. Kā izmēģināt mākoni? Ļoti labi. Vai es ātri varēšu atrast prezentāciju no iepriekšējā pasākumā, kur es stāstīju, kā izmēģināt mākoni? Tā, lai ir tāds špikerītis, tūlīt. Man pat prezentācijas saucās. Testa brauciens mākoņos. Skatāties tā, es joprojām, es šāroju ekrānu, bet jūs viņu neredzat, bet es varu to izmainīt. Hop. Čik. Cent. Ha. Jā. Tā, kā izmēģināt mākoni. Blā, 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 blā. Viens variants ir demo. Labi, kas nav īsti izmēģināt, bet, ja gribas vienkārši paskatīties, kādas tehnoloģijas ir, tad var vai nu pataisno runājot ar savu AWS account menedžeri vai caur tādu partneri kā Crayon, paprasīt, parādīt, nodemonstrēt kaut kādas tehnoloģijas, kā strādā līdzīgi, ka, piemēram, es šodien parādīju Aurora serverless. Jā, tādu īsu demo uztaisīt. Var, protams, viņu pieskaņot savam vajadzībam. Nav tā, ka tur jāskatās kaut kāda standarta prezentācija. Nākamais ir trial, jeb, tas ir tas pats, ko es pateicu, kur mēs varam izveidot AWS kontu un darbināt tur serverus tajā free tier ietvaros. Izmantojot tur, laižot EC2 instances, lambdas, datubāzes, kaut kādas visur ir pieejams kaut kāds tāds minimālais tīrs, kas nevienmēr. Protams, ka tas ir minimāls, piemēram, tur minimālā izmērā instances, minimālā izmērā datubāzes, un tas nevienmēr dod to pareizo apjomu, kur notestēt, kaut kādu performance vai tādas lietas. Un trešais variants ir izmantot proof of concept, POC. Tas ir one-to-one projekts ar kādu AWS partneri, tādu kā Crayon, kurā ietvaros mēs varam atsevišķi izrunāt, ko jūs vēlaties notestēt. Piemēram, jūs gribat paskatīties, kā izskatīsies jūsu failu serveris. Mākoni. Piemēram, mēs varētu pārcelt mūsu NetApp failu serveri uz AWS, un mēs gribam paskatīties, kā tas strādās. Tam, protams, būs vajadzīgs laiks gan no klienta, gan no partnera, lai to izdarītu, visu pacelt, gan arī būs vajadzīga nauda resursiem. Un laba lieta ir tā, ka AWS šo apmaksā. Viņi apmaksā gan partnera stundas, gan resursus, ko klients savā AWS accounta, ja tos tiek darbināts zem klienta AWS accounta, respektīvi AWS nosēdz to resursu cenu, kas tika izlietoti proof of concept ietvaros. Un šis, es teiktu, ir vislabākais variants, kā notestēt kaut ko uz saviem datiem, ar savam sistēmam, ar pilnu pieeju kaut ko pamainīt, pabākstīt bez kaut kādiem laika ierobežojumiem, jeb konfigurācijas ierobežojumiem, kā laboratorijas darba. Un mēs varam vienmēr notestēt performanci, pēc, ka tur nav ierobežojums uz resursiem, paskatīties, cik precīzi tas maksātu, jo, protams, ka var taisīt estimēt un var skatīties, cik tas maksātu. Bet, ja gribas 100% zināt, ja es darbināšu šādu datubāzi ar šādu noslodzi visu mēnesi, cik tas man izmaksātu mēnesi. Šo var noskatot ar POC. Kā strādā failover starp divām
availability zonam, jeb starp reģioniem, kaut kādam risinājumam, kāds būtu downtime. To arī visu var notestēt, kā lietotāji strādās, piemēram, ja kaut kas migrēs uz mākoni. Visu, respektīvi, tas ir, kā es teicu, ja tas ir atsevišķais projekts, tur nav standarta kaut kāds scenārijs, visu izrunājam, visu sarakstam, visu saplānojam, kad darīt, ko, un galvenais atkal kā klientam tas parastajā kaut kādā POC neko nemaksā. Protams, ka ja tas ir ļoti sarežģīts POC, kas prasa daudz vairāk laika, tad var gadīties tā, ka mēs prasīsim arī no klienta kaut kādu kā tas ir latviski, pierādīt savu interesi, samaksājot par kaut kādu darbu procentu, tā teiksim. Nu, lūk, 3 veidi, kā mākoni var notestēt. Tā, pazaudēju savu tīmas. Paldies, Mihail. Mums jau uzrakstīja arī paldies Q&A sesijā, tā kā es domāju, ka ar šo beidzam. Noteikti varbūt parāda vēlreiz savus kontaktus. Jā, to es varu. Jā. Lūdzu. Jā, un vēlreiz atkārtošos. Paldies, Anni, kas mums lielu daļu visas tās tehniskā background uztaisa mūsu pasākumiem. Un varu tikai pateikt, ka nāciet vēl. Man liekas, mums nav vēl zināms datums un temats nākamajai šādai darbnīcai, Gudrāks ar Kreju, bet Anna visiem gan nosūtīs. Tas būs arī publicēts LinkedInā, kuru gandrīz visi skatās. Tad arī no manas puses vēlreiz paldies visiem. Bija patīkami šāda saulainā diena pastāstīt par lietām, kas man patīk. Es pat teiktu, ļoti patīk. Un ceru jūs satikt jau konkrētajās sarunās par mākoņu pakalpojumu ieviešanu, plānošanu un varbūt arī sarunāt kādu proof of concept projektu. Paldies visiem un atā!